Labdien visiem! Pirms dažām minūtēm noslēdzās tikšanās pie zīmes Bolderāja, uz kuru bija atnākuši Bolderājas iedzīvotāji, kuri tāpat arī parakstījās pie vēstules Latvijas valsts prezidentam, Rīgas mēram un varam ministrijai sakarā ar gaisa problēmu Bolderājas apkaimē. Es gribu teikt tiešām milzīgu paldies visiem tiem iedzīvotājiem, kas atnāca, kas nenobijās, parakstījās, uzdeva arī savus jautājumus par citām aktuālām Bolderājas problēmām un apsolīja uzturēt kontaktus ar šiem cilvēkiem. Vairākas lietas, kuras es gribētu šodien pateikt. Pirmā lieta ir tāda, ka ja jūs šodien neatnācāt uz tikšanos, bet neuzspējāt atstāt savu autogrāfu parakstu vākšanas lapā, jūs to varat mierīgi izdarīt restorānā, kafejnīcā Taverna, Gobas ielā, Bolderājas centrā. Te es tiešām vēlos teikt milzīgi paldies Tavernas kolektīvam, ka viņi uzdrošinājās šīs parakstu vākšanas lapas paņemt, jo daudzas vietas Bolderājā šīs parakstu vākšanas lapas atteicās pieņemt, pamatojoties uz to, ka tādā pašā Latvijas finieru rūpnīcā lignums strādā gan bērni, gan mazbērni vai citi tuvinieki. Par to, ka šis ir politiskais triks pēc vēlēšanām, tas viss būs aizmirsts un ka vienkārši cilvēki baidās. Bet es jūs vēlos iedrošināt, nebaidieties, jo mēs esam cilvēki. Mums ir jādzīvo šeit, šajā rajonā, un jūs tomēr redzat pēc statistikas, ka viss tas, kas ir aprakstīts gan vēstulē, gan par ko tiek runāts, gan onkoloģiskās saslimšanas pieaugšana, gan arī kaitīgo vielu nākšana klajā no šīm rūpnīcām, tas tomēr ir ļoti svarīgs jautājums, un nekas nevar būt svarīgāks par cilvēka veselību un vēl jau vairāk dzīvību. Līdz ar to es aicinātu jūs piedalīties, iesaistīties, noticēt sev un parādīt, ka mēs esam milzīgs spēks, ka mēs varam ļoti daudz un parādīt, ka mēs esam cilvēki, ka mēs stāvēsim par mūsu rajonu, par mūsu interesēm, par mūsu veselību, par mūsu pašiem galu galā. Tāpēc sekojiet sociālajos tīklos, parakstieties, kā jau minēju, Tavernā, zvaniet man, rakstiet, un tad jau, tā teikt, risināsim jautājumu tālāk. Paldies!